Oi. Uz kuriem mēs braucam? Mēs braucam uz darbu, ir sestdienas pēcpusdiena. Nu, pēcpusdiena 5 vakarā. Es esmu pabeidzis savu haltošu trojkā. Ar hidroizolāciju apstrādēju pamats. Un jābrauc uz otru darbiņu. Nu, pamatdarbu, tā teiksim. Un forši... Čau! Dabūju caurlaidīti. Šitāds te mums jāņem, ja mēs astājam teritorijā mašīnas. Andrim šodien iedēva savu mašīnu. Un tagad mēs braucam pakaļ tai mašīnai. Tas sevi ir atpakaļ. Iestāsi viņa. Dēļ, šo ieliks pizdētā. Es ielikšu. Nu ko, garākais sastāvs kāds es varu būt, braucam uz Zvejnieku ciemu. Īsāks nesanāk. Jā, mēs esam tukšā. Tikai ar galvu braucam. Brauksim pēc manas kafijas. Nē, Koļam paņemsim kafiju, tā neņemsim. Nē, viņš tikai es nākošajā kadrā uzfilmēšu, kad man kafija būs rokās. Es dabūju savu kafiju, hotdogu, nu es sēžu pie strupēm. I'll rise up, I'll soldier and storm these gates and break through. It's time to take it all, and I'll fight on until the end. Andris pieķēja. Pieķējām piekabi, lai uzlikām vēl papildus stopītes un dodamies ceļā. Sagaidījām Koļu, un Koļu mūs pavadīs. Koļa mūs sagaidīja, tā būtu precīzāk teikt. Re, kur mums arī filmētājs ir. Un braucam uz Igauniju. Laikam. Ja? Jā. Jā. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the battle's done, till the setting sun, till the war is won. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. Mēs esam uz Igaunijas robežas. Jānostāv pusstundas pauze. Un tad mēs varēsim tur doties tālāk. Ņemai. Atrod man savilcēju savu. Uz brīdi noņēmām šitās paplašinājuma zīmes, tāpēc, ka mēs tuvojamies Pērnavai un tur ir remontdarbs, stabiņi vispārējais, un lai nenolasīt visus stabiņus, noņēmām viņus nost īslaicīgi, jo kuģis augšā ir plats, apakšā viņš nav plats, un tādā veidā mēs varam iziet cauri. Izbrauksim remontdarbus, saliksim atpakaļ. I'm gonna fight till the end. Till the end. I'm gonna fight till the battle's done, till the setting sun, till the war is won. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. No white flag, no surrender. I'm leaving.
survivors. I'll stand up and stay strong, and I'll fight on until until the end. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the battle's done, till the setting sun, till the war is won. I'm gonna fight till the end. Pulkstenis ir bez 21 naktī. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the battle's done, till the setting sun, till the war is won. I'm gonna fight till the end. I'm gonna fight till the end. Till the end. I'm gonna fight till the end. Man atkal jāguļ augšā, manu gultu aizņēma. Apstājāmies Mūgā, pulkstenis ir 1:02 naktī. Dāvai, ejam čučuņāt! Jēj! Ir 4, mēs esam piecēlušies beidzot. Lājo vēl vietiņā. Un drīz iesim pastaigāties. Esam atnākuši uz Mardu, atpūtinam kājas, esam nogājuši kaut 3 kilometrus un aizķāposim vēl Maksimā. Un varbūt Hesītī paņemsim kaut ko veselīgu, pat cik šodien būsim atkal nogājuši daudz kilometrus. Mēs tagad iesim uz Andra mīļāko veikalu. Tikai viņš nevar bez apsēšanās. Tāpēc. Jep. Kur tavs burgers? Andris šādi izdarīja. Es rādīšu šeit uz augšu. Kur mēs ejam? Atpakaļ uz mājām. Uz mašīnu. Mēs ejam uz ostu biļetes paņemt. Arī izvēlējies, ko tu gribi. Vai nu gulējuši kājītē, vai nēdīs vakariņas. Vēl cerā vienu. Viss gatavs? Jā. Esam dabūjuši biļetītes. Un čāposim uz mašīnu. Man Mareks toreiz prasīja, kā Vistušporovsko aiziet tālbraucējies paliek tāda apaļīgā. Kāpēc es esmu palicis tievāks? Tāpēc, kad reku parasti tie, kas uz tentu piekabēm apstājās, viņiem ir 10 metri jāaiziet pēc biļetēm. Man negabarītam ir cita vārta, man ir kilometrs jāiet pēc biļetēm. Ostā sākusies ir kustībiņa, saulīte jau riet un mazā laiviņa vēl stāv krastā, bet būs laiva laivā, nu labi, laiva kuģi. Puika iestājās klubā, ai, līdz 21 dzīvos, ai, nepieskatīs, baby, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brālis
brāzi šķīrī man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķīrīs kāds dejus to aizliegto deju fakts. Maldinošs skats no malas balvā, uguns ceļu rādā būsim vajag brāļus, kas ir līdzi zemere vajag tālo, bet par buntus un krustelēs mēs nemaz nepēstāls domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepēstās. Grieži nāksies, mums ielūkoties pagātnē, vai vēlreiz spēsim viens otram piedot, pieļaut tās kļūdas mēs, kā šodien klājās, tev mans draugs, spērjācīga dziesma iekštā pānu trauk, maldā patiesības melns, kad melu apkārt tik daudz, kad melu tik daudz, gribu ticēt, ka viss ir tā vērt, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svēta. Kā agrā rītā, tā vakarā, kas vēstu. Saņemu drosmi ielūkoties pa zemi, kura manam vietā zinu, kā atbrīvo tik taču, ka man ir spējas brīnumi ielā vecais skati acis spīd. Es lūkojos tevi ar vāku domu, eiforija lieta, tā ir pierasta lieta jūt. Ja to sāp, puika saki. Nu, Andrijs brauc? Jep, ar kaut kādu 58. reizi. Neko tādā ir. Pirmās 2 reizes tā nečakarējāmies. Tagad es nezinu, kas tad mums notiek. Beigās varētu tikt. Neviens jau palicis uz kuģi nav. Jā, ir 2:30 un mēs tagad apstājamies. 3. Un mēs tagad ejam tālāk gulēt. Labrīt, ir 8:30. Mēs joprojām uzstājasim, sēžam un gaidam pilotus. Okay, and left okay too. Esam ceļā jau pusotru stundu. Braucam tikai ar pilotiem. Vēl kāds 2 stundiņas jāpabrauc līdz laivas izkraušanās vietai. Braucam uz pilsētu Tejo. Cerams, ka tur viss būs čotka. Līdz 21 dzīvos, nepieskatīs mēmē, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brāzi šķīrī man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķīrīs kāds dejus to. Right hand side clear. We can go. Come. Puļķītis brauc pa priekšu, mēs braucam aiz puļķīšu. Un pēdējie kilometri par Allī dopiņu. Andrs šajā reisā ir bijis baigi smieklīgs. Vienmēr esmu smieklīgs. Viņam joki tik smieklīgi, kad vienkārši esmu pārsmājusies. Ko tu tur paslēpi? Puņķi. Fakts. Kad asins tumšs, kā no upeņu balzām, tu samīļoji mani, paķi piedzeries, esmu autā, saka, ko tu gribi par man, teikšu nav tā, visi pārāk daudz, tāpēc daudz smet laukā, bet piedodiet lūdzu. Esam nokrāmējuši laiviņu, jāsāc visi mazie pričandāļi, un tad būs jāzvan dispečerim, ko tālāk darīt. Kurā izbrauc mūsu laiviņu?
Tā, mums ir 120 km līdz ostai. Kuģis 9:40 vakarā, un mums nav kur skriet, tāpēc izlēmām patērēt naudu. Kaut kā tā nopirkām picu, nopirkām saldējumu, nopirkām Saldums kaut kādus tur. vēl sazinu, ko un šo un to. Tā kā sākam ripināt uz ostu, ēdīsim picu un izbaudīsim saulaino Somijas saulīti. Kaut kā tā, ležam. Jā, esam knapi izbraukuši uz Bāņārā, un viss, kas nav picis, ir palicis, ir tikai kartona kaste. Kaut kā tā. Līdz ostai mums ir 100 km, steigas vispār nekādas, kuģis mums ir 9:40 vakarā, tagad mums ir bišķi pirms 5. Tā kā lēnā garā dudinam uz ostu. Andri. Esam iebraukuši ostā un sākās pat jautrākā daļa - gaidīšana un klausīšanās, kā Leišuki strīdās, kas ir labāks, Scania vai Volvo. Un kā ir, kas labāks ir? Nezinu. Saki. Nu, dzīvošanās Scania. Man Volvo, nu tā. Es cik pabraucu toreiz uz Eiropu. Kaut kā nepaņēmu. Tikai gribētu ar Scania braukt. Nezinu, gan jau Dafā esot ērti. Saki godīgi, ne? Nu, godīgi saku. Dafu varētu izmēģināt pabraukt. Tikai diding. Nu, procentreiz brauc ar LF mazo, bet to lielo, es domāju, XF. Jā. Arī Veko gan laikam. Bet, nu, gan jau katram aparātam savu plusu, savu mīnus. Gājām pa kuģi, aizgājām uz veikals pusstundu, tikai strādājam. Jā, mēs nespējam, tāpēc mēs tagad pastaigāsim, mēs vienkārši pavērosim visu. Jā. Esam nonākuši uz mašīnu nost, pulkstenis ir pusnakts, nobrauksim nost un dosimies gulēt. Rītā 10:30, netālu no Tallinas, mums ir iekraušanās, būs jāuzkrāmē traktors un tad jau dragās atpakaļ uz mājām, uz Latviju. Esam apstājušies D terminālī. Nu, it kā te varot palikt. It kā. Kaut kā tā. Nu, mēs ar Arnoldu iepriekš palikām. Viss bija pikniekā. Ieņemat arī šonakt. Arī kur smuks. Pelēks. Tur ir 450. Smukāks nekā tavs? Nu, nē. Ja tur līgas vārds? Man lūdšķāja sevi katru otro dienu, ko balta putās. Galvā es vandos patums, reizēm es skumst, jo vienam viss sasniegt par divām rokām rūtāk. Grāb mieru starp indrikām, Saki, jo pagātni tāl no laimes, kā printām. Es visu šito līpšu. Mani medikāmenti, indē mani droši netikāta meti nav, jo vajadzība tomēr arī, nu jau vielas, kā jūtas māku, tās viss ātri norīt. Puika iestājās klubā, ai, līdz 21 dzīvos, ai, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Rālība viena tā ir noslēgta vārds, brāls no brāls ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķirīs kādas dejus, to aizliegto deju fakts. Matripojuši līdz Pērnavai, sēžam korķītī un pusceļš jau ir nodedināts. Traktoru savācām no rīta, netālu no Tallinas. Es nezinu, tā bija Tallina, nebija Tallina, nu kaut kur tur blakus. Tā kā braucam uz Zēnekciem, atdot laivas režģus un tad uz Rīgu izkraut traktorīt. Un tad jau skatīties, varbūt mājās, varbūt vēl kāds darbs.
Apstājāmies pēc Pērnavas remonta darbos, un te ir Maņarziņa satiksme laikam, un trāpījām tādu apforšā korķīti, kaut kur nāk no galvas rātiem. Tu pēc tam pastāv pagaut īrijas? Ar kur aizmurē nāk? Iebraucām mājās Latvijā. Ainašu nodošu kontrols punkts. Ainašu, kas Vikla Ainašu. Es jau nevaru precīzi. Mercedes griebās. Mēs tikamies sakārtoja Andra Bārta. Priecīgs? Kādreiz mašīnīts. Apstājāmies Salkrastu staķikā. Jāpagaida pusstundas pauzes, un tad varam doties tālāk. Izkrāmējušies netālu no Ulbrukas, un tas arī šitam reisam ir viss. Aizbrauksim uz bāzi, noliksim mašīnu, nolaiķēsim piekabi. Rītdien man ir brīvs, jo es pats paprasīju izņemt atvaļinājumu dienu. Labrīt, ir piekdienas rīts, un jāpieāķē piekabīte, un brauksim uz Iecavu. Biju 2 dienas paņēmis atvaļinājumu, lai kārtīgi atpūstos strojkā un norukājos tur katru dienu pa 15 stundām bez mazai. Un varēs tagad kārtīgi atpūsties, jo, kā man bračuk saka, es jau tikai baranku kruķī, neko citu nedara. Davai, laizam. Izmās caur šitam, izmās šitā. Viss, un gatavs, un nekur nekas neatsiesies. Nākam redzināt. Gatavs! Esam uz A10 ceļa, Rīga Ventspils, brauksim līdz Tukumam. Pagaidām viss tas makā ripo. Līdz paši braucam ar bildi. Time bomb, drinking till the night's gone.
Pēc filmēt, ņem. Jā, esam smuki pielikuši savus poncīšus ar Hesburgeru un ripinam jau uz Rīgas pusi. Jā, es gan nenoskaidroju vārdu, kaut kā sasveicinājāmies. Sveiciens Džekam no Tupuma, paldies par mazo prezentiņu, pārsteidz, ja godīgi. Un neko, ripojam uz Rīgu, būs jāiet mašīnu uz servisu, piekab jānoliek bāzē, un tā jau būs laikam brīvdienas. Čau, sestdienā. Ir sestdienas pusdienas laiks. Vakar aizvedām mašīnu uz servisu, uztaisīs eļļas filtru maiņu. Un šodien pabeidzām visus darbus straikā, kas bija plānoti. Un tā skatījāmies, ka pats mēs uz to Anguru tomēr varam uzspēt. Tā kā aizbrauks pastīties, kā latviešu un kaimiņu zemi puiši sapucējuši savas mašīnas. Jā, laižam. Interesanti satikt savus kravus, ko tu esi atvedis no Zviedrijas. Kuru? Ko zaļo? Jā, pēdējā brīdī paspējām aizskriet uz Anguras smago mašīnu izstādi, apstīties, kā džeki kārtīgi nopucējuši savus spēkratus, cepuri nos džekiem. Pats es nekad laikam tik tīri mašīna nebija nomazgājis. Satikt dažu foršu cilvēkus, papļāpājām nedaudz un laiks doties mājās. Paldies, ka noskatījāties šo video, ceru, ka jums patika. Un tad jau tiekamies uz ceļiem vai kādos citos video. Čau!